like I could see, the guy who was with me in the pair on the fight for the third place is really good driver. He have a really good car, so I was afraid. Do I have so much skill and do I have enough car to beat him? But this one was for me, so I am the third. Thank you very much for him. His driving was very good today, and he smashed so many Polish drivers who thought this is be easy with this guy. Yeah, because they saw him for his first time. Yeah. Klaski też nie. To dla mnie oklaski były. Tutaj też. Ale słuchajcie, każdy chciał mieć taką mamę, która jeździ z sobą na zawody driftu, a my już przechodzimy do zawodów. Wracamy na tor, bo dzieją się tutaj niesamowite rzeczy. Walka o trzecie miejsce. Bartek Stolarski, Jestem Owicki i Janis Eglita. Bartek odstawił troszkę Janis na ostatnim łuku. Ale bardzo równy przejazd. Ciężko powiedzieć, kto tutaj miał tak naprawdę przewagę. Dowiemy się tego w drugim przejeździe. I ruszyli. Nie podajemy wyniku specjalnie, pierwszego przejazdu, gdyż to jest tajemnica. Obejrzyjmy ten wspaniały drugi przejazd. Każdy z nich jedzie na maksa możliwości. Na milimetry machnął Eglitę przez takie Bartka Stolarskiego, ale grubo poszli do... Nu, ko var pateikt, 4. vieta varēja būt labāk, bet, nu, kā ir, tā ir, nu. Sacensīja labi, konkurence spēcīgi, prieks bija atbraukt šeit un pacīnīties šodien. Vai ir kāds cilvēks vai autokārs tev iepatika šeit? Nu, nezinu, baigi grūtā teikt, nu, daudz tie poļu braucēji ļoti spēcīgi un mašīnas arī, kā manējā, tā viņa mašīnas ir spēcīgas. Latvijas drifts ir nedaudz savādāk, šeit tas līmenis ir nedaudz savādāks, stipri augstāks tomēr. Kas tevi pievila, ka tu saņemi 4. vietu, nevis 3? Pats nedaudz uztaisīja kļūdiņu 2. līkumā, kad bija cīņa par tikšanu finālā. Pats pieļāva nelielu kļūdu un izslīdēja no trases ārā. Nu. Un tas arī bija viss. Daudz jau šeit nevajag, nu, pieļāva maz kļūdiņu un viss. Zaczarowaliście tutaj, fantastycznie. A kāda tev vieta bija kvalifikācijā? Kvalifikācijā 5. I mamy drugi przejazd punktowany. Janis Eglite i Elvis Kezis. Mała przewaga kierowcy zielonego mewu. Inną linią pojechał goniący Elvis. Ko tu vari pateikt par savu auto? Tas ir vecs vai kaut kāds jauns? Automašīna ir tāpat vecā, mazliet bāzi pamainīta, platāk, jauns kompresors ir uzlikts, sadalenis, nekas baigi nav mainījies no pagājušā gada, viss tas pats. Reāli vecā automašīna ir, kas ir, jā, tikai mazliet ņiprāka šogad. Priekš kā tu viņu padarīji tā šauraku? Platāku. Bāzi labāk vadās. Leņķis ir mazliet uztaisīts lielāks. Un līdz ar to arī paplatinājām aizmugurējo bāzi, jā, lai būtu vienlīdzīgi. Man patīk, kā brauc pašmāju poļi ar savām mašīnām, tiem E30. Viņi ir karaļi šajā trasē, to mēs varam redzēt. Ātrums ļoti liels, tādi favorīti droši vien ir viņi šeit. Biķerniekos droši vien paši rīdzinieki. Vai tu tiki tālāk uz top 16? Tiku, jā, top 16. Nenācās viegli, bija nācās stāties pretī polim. Bet, izdarījām, iesim tālāk, skatīsimies, cerēsim, ka būs kārtība.
Kvalificējos, jā, es biju 20. no 32. Divi iebraucieni it kā izgāzās, viss bija forši, bet beigas norām bišķiņ apmetos pašās beigās. Nu, uzdevums bija nobraukt vienu, lai kvalificētos, un tas arī izdevās. Ko tu vari pateikt par šodienas sacensībos Polijā? Ideāli. Beidzot ir atbraukusi ļoti daudz skaits tieši uz Austrumeiropas čempionātu. 11 mašīnas ieradušās no gandrīz visām Austrumeiropas valstīm, kas aktīvu dalību ņem. Un pēc top 32 šobrīd visi, kas kvalificējās sacensībām, ir arī tikuši uz top 16. Tā kā es domāju, ka priekšā ir ļoti interesants cīņas. Un, es domāju, ka kāds noteikti šodien būs piedestāli no mūsējiem. Tu šodien nevis kā braucis, bet kā mehānicis, jā? Es vakar nekvalificējos, līdz ar to man šodien ir brīvdiena un palīdzu vairāk Haraldam. Kura no visām mašīnām tev visvairāk tā iekritācija? Haralda. Savēja, jā? Jā, tāpēc, ka mašīna ir pilnīgi jauna un tad to līmeni, ko Haralds šobrīd braukt vispār bez iepriekš treniņiem, braukšanas, ko viņš šobrīd rāda. Jā, tā es domāju, ka ir visforšākā. Tu vari kaut ko interesantu pastāstīt par viņu auto? Par viņu auto? Nu, viņa auto ir, es domāju, ka ļoti labs sanācis un nekādus tur vairs regulējums nav nepieciešams darīt arī braukšanas vairs. Kas tur iekšā ir? Tur ir V8 LSX motors ar 660 zirga spēkiem un 860 Nm griešanas momentu. Tā kā es domāju, ka tas ir diezgan jaudīgs aparāts. Priekš kā viņam tāds spoilers? Priekš kā viņam tāds spoilers, tā ir sporta mašīna. Un iespējams, ka šis lielais spoilers arī kaut ko beidzot dod, nevis tās mazās pļakas. Un viņi izskatās iespaidīgāk. Tutaj drugi raz pojedynek Stevie'ego i Waldma. Teraz jedzie BMW. Sacensības ļoti labas, augstā līmenī. Trasa ļoti ātra, plata, ir kur izvēsties ar manu gotiņu. Tā ka ļoti labi bija, ļoti labi. Vai tev nebija žēl, kā Trela nepiedalījās? Nu, žēl, nežēl. Dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Mašīna bija tikko sataisīta, pirmos braucienus kaut kādus uztaisīja. Gaidījām jau, ka būs vismaz viens brauciens, bet, kā bija, tā bija. Sašuvās, tur tas sūrs pastiprinātājs nestrādāja. Top 16 netiku tālāk, zaudēju Feliksam no Krievijas. Bet par to nebēdājos. Bija labi, ka tiku 30-niekā. Plāniņš bija daļai izpildīts, protams, gribējās uzbraukt vēl tik 16-niekā, bet mašīna viņam ir pa pāris simtiem kilogramu vieglāks, un tad mēģināju kaut kā iegriezt viņam pa priekšu braucot, bet, laikam, pārcentos nedaudz, un tad rezultāts ir kāds ir. Ko tu izdarīji ar savu automašīnu no pagājušā gada? Tikai vizuāli uzlīmējām. Cits novalcenis, tā pa lielam viss paliek tas pats. Pa pagājušo gadu jau bija sezonas gaitā, visa mašīna tikai tika pilnveidota. Sezonas beigās jau viss bija kārtībā, viss tā kā jānotiek. Šodien tev ir kaut kādi favoriti? Šodien, Jānis, mēs turam mīkšķi par Jāni. Protams, par latviešiem, ķezi. Pie viņu vēl, poļiem ir jāparāda viņiem savu vietu, ka nav viņu vienīgie drifteri.
Sacensība nenormāli kruta, riktīgi labi. Es tā pirmo reizi redzēju tādu jaudīgu driftu vispār. Ātras mašīnas, spēcīgas, piloti visi, principā spiež maksimumu. Tā kā, baigi labi. Tikai pašam bišķi nesanāca. Tā kā... Kāda tev vietā kvalifikācija bija? Kvalifikācijā bija baigi sūdīgā, 22. Pierwszy pojedynek Bartek Stolarski i Niewątpliwie nie dał szans swojemu rywalowi. Kolejna para na torze. I w poprzednim pojedynku Bartek Stolarski miał bardzo dużo spróbuje troszkę wolniej, ale większymi kątami bardziej trochę tu męczy, będąc na drugiej pozycji za wolniejszym zawodnikiem. Dobrze, że nie wiesz, co jeszcze mam głębokie. I dogrywka. Bartek Stolarski. Tu jest w tym przejeździe oczywiście przypominam, Bartek Stolarski zwyciężył, gdyż zawodnik, przeciwnik jego zwiedzał tutaj zieloną część toru Poznania, teraz drugi przejazd. No i tutaj nie mamy wątpliwości, ewidentny błąd rywala i prawdopodobnie Bartek Stolarski